Live. Nu tā, mēs esam nelielā, bet brīnišķīgā skaitā šeit sapulcējušies. Šodien mums ciemos ir Anna Žabicka. Anna ir sociāla antropologs un, tā kā, lai atklāšu interešu kontaktu uzreiz, Anna man sena draudzene. Mēs kopā mācījāmies bakalauru. Un tad mēs, dažādas lietas sākām darīt, katrs par savu jomu. Bet droši vien būtu labi īsi izstāstīt, kas ir vispār antropoloģija, kā zinātne, kas ir tie procesi, ko jūs pētat. Antropologiem, protams, patīk teikt, ka mēs esam visfundamentālākā cilvēku zinātne. Filozofi teikt to pašu par sevi. Bet kāpēc? Tāpēc, ka mums principā interesē jebkuri procesi, kas notiek ar cilvēku, starp cilvēkiem un citiem dzīvniekiem, starp cilvēkiem un struktūrām un tā tālāk. Un tad antropoloģija iedalās dažādās lielajās nozarēs, ir fiziskā antropoloģija vai bioloģiskā antropoloģija, kas tiešām nodarbojas ar bioloģisko parametru vākšanu, tā skaitā arī pēta primātus, un tad ir lingvistika, lingvistiskā antropoloģija, tad valodas jautājums. Ir arī Amerikas skolā arheoloģija būtu pie antropoloģijas, Eiropā tā ir pie vēstures. Un tad ir sociāla antropoloģija vai kultūras antropoloģija, arī atkarīgs vai tā ir Britu skola vai Amerikas skola, kas nodarbojas ar cilvēku attiecību pētīšanu. Un atkal jau attiecības gan ar valsti, attiecības ar institūcijām, savstarpējās attiecības, attiecības ar dzīvo dabu. Tad visplašākajā izklāstā. Un tur ir vienkārši, ir tik apakšnozara, cik vajag, principā. Jebkurai, ir kaut kādas lielās, piemēram, medicīnas antropoloģija, kur es vairāk pārstāvu, tā ir tāda lielā, bet arī tā sadalās ļoti daudzos jautājumos, tad viss, kas ir par un ap veselību un medicīnu vai nāvi, un novecošanu, kas ir mana tēma, bet principā, jebkas, kas notiek ar cilvēku, to antropologi pēta, un tāpēc ir tas joks, ka mēs esam visfundamentālākā cilvēku zinātne. Tas ir tā īsumā. Skaidrs. Viss skaidrs. Man ir skaidrs, bet var jautājumu? Jā. Man kaut kā asociējas, ka antropoloģija ir diezgan lielā mērā ar vēsturi saistīts, vai tas ir atkal tā viena no? Ar kādu vēsturi? Cilvēku vēsturi. Vēsturi. Mēs kaut kādus vēstures procesus mēs vienmēr skatāmies, lai mēs saprastu, kas notiek ar cilvēku tagadnē, kāpēc cilvēki rīkojas tagad, tā kā viņi rīkojas. Mums ir svarīgi, neman kaut kādi kontekstuālie vēsturiskie procesi, bet principā mēs nodarbojamies ar tagadni. Tāpēc mums kā galvenā pētījuma metode mums ir tieši līdzdalīgais novērojums, proti mēs dodamies pie cilvēkiem un ar viņiem pavadām kopā laiku. Un tas nav tikai intervijas, tāpēc, ka tas, ko cilvēks stāsta, un tas, ko cilvēki dara, vai tas, kā cilvēki dzīvo, mēs būtu ļoti dažādas lietas. Tas mūsu galvenā atslēga ir, ka tiešām mēs dzīvojam, vai maksimāli daudz pavadām kopā laika ar cilvēkiem, mācāmies saprast, kas viņiem ir svarīgi, ko viņi ikdienā dara. Piemēram, es tātad pētu Latvijas pansionātus un novecošanos procesus, tad es eju un dzīvoju pansionātā. Piemēram, tā. Lūk, un turpinot, tu jau iesāki savu pētījumu jomu, ieskicēji, un viena no tavām jomām ir rūpes. Jā. Un kā tu tam nonāci? Kā tev attīstījās interesi tieši par šo tēmu? Laikam jau diezgan agri, kad es sāku apmēram 12. gadā studēt antropoloģiju, tad es pirmo maģistra darbu rakstīju arī par pieredzēm vecoļaužu pansionātā. Toreiz bija Rīgas viens no pansionātiem, un toreiz man interesēja, kā cilvēki pieredz nāvi un miršanu pansionātā. Un tur jau parādījās, protams, rūpju jautājumi, gan fiziskie rūpju un aprūpes jautājumi, gan emocionālie. Lai arī es uz to nefokusēju, toreiz tas vienkārši tur bija. Un tad laika gaitā man aizvien vairāk sāka interesēt rūpju jautājums, vienalga, vai tas ir aprūpes iestāde, vai, piemēram, tas ir saistībā ar radniecību, vai saistībā ar feminismu, kurš rūpējas un par ko. Tas vienkārši uzpeldēja caur maniem pētījumiem.
virzieniem. Un mēs iesākam atkal runāt par rūpēm, bet pirms mēs sākam iztirzāt kaut kādu terminu, būtu labi viņu nodefinēt. Un kā tu definē viņu no tāda antropoloģiska skatījuma? Lai mēs zinām, par ko mēs vispār runājam šeit. No antropoloģiskā skatījuma tas viņas definētu kā atvērtu sociāli, morāli un attiecību veidojošu vai šķeļošu procesu ar nenoteiktu rezultātu. Tas nepalīdz, ne? Bet es pašķetināšu, proti, es speciāli pieminēju šo attiecību veidojošo aspektu, tātad rūpes ir kaut kas, angliski mēs teiktu relational, tātad tas ir kaut kas, kas var veidot rūpes, un tas ir fundamentāli, tāpēc, ka ilgu laiku antropoloģijā no sākuma runāju par radniecību, un tad radnieciskos procesos notiek rūpes. Tad tagad daudz vairāk mēs skatāmies pretēji, proti, ka rūpes var veidot radniecību vai tūniecības procesus. Tajā pašā laikā rūpes var arī šķelt, jo rūpes nāk ar dažādu spektru izaicinājumiem, un rūpes vienmēr nāk ar kaut kādu vardarbības risku. Otrs ir šis sociālais elements, tātad, ka rūpes nepaliek tikai individu līmenī vai personisko attiecību līmenī, bet tās ietekmē arī kaut kādas lielākas institucionālas un valstiskas struktūras un procesus. Un arī pretēji. Arī valsts nosaka, par ko viņi rūpējas, par ko viņi nerūpējas, kam tiek piešķirt līdzekļi, kam netiek piešķirt līdzekļi. Un tad ir šis morālais aspekts. Vai mēs rūpējamies tāpēc, ka varbūt mēs gribam būt labi cilvēki, mēs rūpējamies tāpēc, ka tā ir labi darīt, tā ir pieņemts darīt, un tikpat labi mēs arī valstiskā līmenī, kurš ir pelnījis vai kurš nav pelnījis rūpes un kāda veida rūpes katrs ir pelnījis. Tā kā, principā, šie ir tie trīs elementi. Bet kāpēc es teiktu, ka tas ir process, kuram mēs nezinām rezultātus, tad tā arī tāpēc, ka rūpes. Es strādāju arī Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, un mums arī šobrīd muzeja koncepcijā un misijā ir ļoti ielikts šis vārds rūpes, un man vienmēr ir šķitas tieši no mana antropoloģiskā skatu punkta, ja mani kolēģi par rūpēm domā ārkārtīgi pozitīvi, kas ir ok, bet tas neaptver visu rūpju sarežģītību. Proti, mums katram var būt dažāda izpratne par to, kas, teiksim, ir labas rūpes par otru cilvēku. Un tas nenozīmē, ka un šīs izpratnes var sadurties. Un tas nenozīmē, ka pārsvarā ir, jā. Un tas nenozīmē, ka viens obligāti ka viens vēl sliktu, piemēram, cilvēkam, par kuru viņš rūpējas, bet mums vienkārši ir dažādas morālas izpratnes par to, kas ir labi un kas ir slikti, un tas atspoguļojas arī rūpju procesos, un tur rodas šīs konflikta situācijas bieži vien, un kas var arī rezultēties, teiksim, kaut kādos vardarbības elementos. Kaut kā tā. Sanāk, ka rūpes pēc savas būtības ir tāds, good intention, bet rezultāts nevienmēr, sanāk, klešo, ja? Jā. Jo, tu saki, ka tev kolēģiem ir tā asociācija, ka rūpes kaut kas pozitīvs, tad man pirmais, kas nāk, ir vārds norūpējies. Un ka tās drīzāk tās kaut kāda veida raizes. Arī. Tāds, ka... Un arī tā sajūta, ka tas ir ok, tu dari kaut ko tā kā rūpējies par kādu, dari kaut ko labu, bet arī tas sloks, viņš tur, viņš kaut kur ir. Tur ir sloks, tur ir arī kaut kāda pienākuma sajūta. Mēs bieži vien mums var būt kaut kāda attāla radu tante, ar kuru mums vispār nav bijušas nekad labas attiecības, bet mēs arī nevaram par viņu tā kā neparūpēties, vai ne? Bet tas nenozīmē, ka tas emocionāli mūs, teiksim, ārkārtīgi piepild. Vai, piemēram, arī aprūpes centros mēs runājam ļoti bieži par šīm, tur ļoti daudz fiziskās aprūpes, vai viņas obligāti vienmēr nāk kopā ar emocionālām, vai viņām ir jānāk obligāti kopsolī ar emocionālām rūpēm. Varbūt, ka nav, varbūt tie ir vienkārši normāli divi dažādi procesi. Bet jā, tas nodoms parasti ir labs, bet kādos apstākļos veidojas tas nodoms. Piemēram, ļoti atspējamam piemērs ir vienai brīnišķīgai antropoloģijai, viņi ir amerikānieti, ka viņi pēta cilvēkus ar atkarības problēmām
ar smagām atkarības problēmām, ar heroīna lietošanas problēmām, un, piemēram, kur ģimenes locekļi, kuri nav atkarīgi no heroīna, viņi palīdz sameklēt tiem saviem radiniekiem, bērniem bieži vien nākamo heroīna devu. Un tad jautājums, vai tās ir rūpes, vai tās nav rūpes, un viņi argumentē, ka tās ir rūpes pat, ja sekas tām rūpēm var būt letālas vai ārkārtīgi traģiskas, bet sistēmā, kura nestrādā, kur nav palīdzības, teiksim, iespējas, ko šiem radiniekiem sniegt, vienīgā palīdzība, ko radinieki var sniegt, redzot, ka viņš mokās, ir dabūt nākamo devu. Un tur ir tas, un mēs tas labs piemērs, kas parāda to rūpi sarežģītību, un ka viņas vienmēr ir pilnas ar konfliktiem. Es teiktu, par ko tās ir rūpes? Tā kā rūpes tiešām par to tavu atkarīgo radinieku vai par sevi, ka tu nespēji skatīties, ka viņš mokās. Nu, tā kā, par ko tad ir šīs rūpes? Par ko ir stāsts? Tas ir tā kā turpinot vienkārši jautājumu, tā kā, jā, ļoti daudz šķautņaini. Nu jā, proti, un man vienkārši tas ieskicē to, ka tas nav vienmēr kaut kas tāds shiny happy, nu, rūpju process ir ārkārtīgi sarežģīti un daudz šķautņaini. Bet tu saukt par rūpēm arī tad, ja kāds, nu, kaut ko, nu, rūpējas par kādu tīri pienākumu pēc. Tīri, nu, tā kā, pat bez vēlēšanās, bez, nu, jau kādas emocionālas iesaistas, nu, pozitīvas emocionālas iesaistas. Vai tās arī ir rūpes, vai tā ir kaut kāda, nu, tā kā... Nu, mums latviski ir divi vārdi, mums ir rūpes un aprūpe. Un parasti ar aprūpi mēs saprotam šos izteikti kaut kādus fizioloģisku procesu, teiksim, nodrošināšanu, fizisko aprūpi. Un parasti mēs šo fizisko aprūpi attiecinām, protams, kaut kādās institūcijās esošu aprūpi, ka tur jau nav tas emocionāls, lai gan arī tur tiem aprūpētājiem, kuriem maksā algu, bieži vien tie cilvēki ārkārtīgi grūti, arī emocionāli, vai ne? Bet, jā, mums ir šie divi vārdi aprūpe un rūpes, un tur, bet tas, es teiktu, tas ir mākslīgs nošķīrums, tāpēc, ka aprūpe var būt arī vienkārši mājās starp radiniekiem, kur nav emocionāls saites. Es teiktu, tas ir mākslīgi nodalīts un realitātē nu, nav tā, ka, tiksim, institūcijās ir tikai tāda augsta fiziska aprūpe bez iesaistes un mājās, lūk, mājās nevienmēr ir, nu, tā kā visi labākais, vai ne? Mēdz būt ļoti dažādi, un mēdz būt arī tas, ka, jā, līdz to tas ir mākslīgs nošķīrums, un, teiksim, angļu valodā, protams, arī teoretizējot kaut kādas rūpju jautājumus, ir šie nošķīrumi, ka pirmais ir tā kā to care about, tātad tu man rūpi, tu esi svarīga. Jā, tu esi svarīga, un tad ir care for, tad es arī par tevi rūpējos. Bet arī, protams, tā izpratne, kā es par tevi rūpēties, var atšķirties no tā, ko tev vajag. Jāuzmanās, ka kāds tūlīt tā angliski saka tā pareizo vārdu. Un sevišķi ir antropologi. Jā. Un tā, piemēram, arī, nu, un proti, tās ir kaut kāds arī ļoti nelielas darbības. Mēs, teiksim, antropoloģijā arī ļoti runājam par atmiņu un par atcerēšanos kā vienu no rūpju procesiem. Ka atcerēties kaut kādas lietas ir rūpēties, bet tas nenozīmē, ka aizmirst ir nerūpēties, vai ne? Tā kā, nu, tur ir sāks šādi sarežģījumi. Tas izklausās pēc konflikta. Rūpēs vienmēr ir konflikti, es teiktu. Es vēl vienkārši izstāstīju piemēru, ka tā kā mana vecmāma pēdējā savas dzīves gadā, viņa švaki ēda, un pēdējos mēnešos visu, ko viņa gribēja ēst, bija baltmaize, bet viena specifiska baltmaize. Ir tāds, viņš sauc maiziņš. Jā. Man tagad ir grūti viņu ēst, jo es tagad domāju par viņu. Un viņa gribēja ēst tikai to ar sviestu, nu var būt biestēm, bet tā kā vispār neko citu. Tā ka neko citu. Un arī to viņa ēda ārkārtīgi maz, jo, nu, cilvēks, kas ir tuvu nāvē, viņu ar ēšanu pārāk neaizraujas. Un brīžiem viņa negribēja ēst neko, bet viņai ir, nu, tāda zāļu čupa, kas viņai ir jādzer, ne? Un tad es teiksim par viņu tātad rūpējoties, gan fiziski, gan emocionāli. Es arī izjūtu konfliktu. Es nevaru viņai dot šīs zāles tukšā dušā, jo viņai gluži vienkārši būs slikti. Bet pašā laikā viņa man saka, kāpēc tu man spied ēst, man ļoti, ļoti negribas ēst.
Nu, tas, ka mēs tur atmetām kaut kādas, mēram, to jēdzu sabalansētas ēdienas ar tik un tik dārziņiem un tik graudaugiem, nu, to mēs, come on, vai ne? To mēs tā kā vispār atmetām, bet arī tas, un es jūtu, ka es izdaru arī kaut kādu nelielu vardarbības elementu, piespiežot šo cilvēku, autonomu cilvēku ar rīcībspēju ēst, tāpēc, ka jādzer šie medikamenti. Un es jūtu to konfliktu. Tie nodomi ir labi, un šajā laikā es jūtu milzīgi pretestību tajā darbībā, ko es daru. Iekšēji konflikti vai arī attiecībā ar... Nē, un arī attiecībā arī ar viņu, vai ne? Bet arī iekšēji es jūtu. Es zinu, es nevarēju atrisināt to situāciju, es vienkārši jūtu konfliktu. Tagad šis ir jau kārtējais piemērs šajā sarunā, kas man liek domāt par to, vai daļa no šīs rūpju spriedzes, vai viņi nevar atrisināt vienkārši ar komunikāciju. Kā ar tavu vecumu, tādu komunikāciju pieņemšanu, respektēšanu, tā ir šī cilvēka izvēle, un tu rūpējies par viņu ļaujot viņam būt šajā izvēlē. Komunikācija neapšaubāmi ir būtiska, tā arī tas arī kaut kāda rūpju forma, bet es domāju, ka ir ļoti daudz situācijas, kurš vienkārši nav atrisinājumi, viņi vienkārši sadūrst dažādi rūpju aspekti, un ir sevišķi, nezinu, kaut kādās institucionālās vidēs, bet arī... Bet, piemēram, šajā gadījumā tās nav, tā kā, tāda fake rūpes par tavu vecmām, ja viņa negrib, tad viņa negrib. Tā kā, tas nav... Kaut kā ļoti vienkārši tam pieeja. Ka tas nav, tu rūpējies, bet, tas ir... Ok, es viņai nedodu zāles, un tad viņa smok. Nē, es nerunāju, nevis par zālēm, bet par to ēšanu, par to baltu maizi. Nē, bet tu saproti to konfliktu, kas tur notiek. Viņai ir jāpēd, lai viņa varētu iedzert zāles. Ok. Citādi tas nestrādā, ja? Citādi nestrādā. Okay. Citādi viņai kļūst slikti, ja viņa dzer tā zāles, bet ja viņa nedzer zāles, tad viņa sāk smakt. Jā, bet tas ir... Bet, ok, šitais ir mazliet ekstrēmi var aiziet, bet tas arī, vai, tā kā tas nepieņem viņai nost to izvēli? Bet par to jau ir runa. Jā. Sanāk par maziem bērniem jau arī tas, ka tu nevar neiedot paēst viņiem vajag, bet viņi saka, es negribu. Par to jau ir runa, ka tas nepārtraukti ir kaut kāda komforta situācijas. Jā. Bet var viņu kaut kā risināt? Ir, tā kā... Nezinu. Bet kā tev šķiet? Tā kā, tur ir iespējams kaut tā kā mazināt spriedzi, kaut kāda, in general, ir izpētīts kaut kas tā kā, ko varētu darīt? Tu baigi ir praktiski. Jā. Es neesmu praktiķis, es tev nevaru iedot atbildes vai noteikti situācijas, kurās to var izsināt. Man vairāk interesē jautājumi, kāpēc es vispār tā noteikti tās spriedzes rodas. Ceļš, protams, kaut kādās institucionālās vidēs. Protams, ka mēs cilvēkiem atņemam kaut kādas pašnoteikšanās spējas. Pilnīgi noteikti. Tā ir viena no lielākajām problēmām. Bet vienkārši, kāpēc veidot šo piemēru, tāpēc, ka tas pat apzinoties šo visu konfliktu, tas notiek arī ģimenēs, kur ir mīlestība un šīs emocionālās rūpes, vai ne? Viņš tādas konflikts tur kaut kur veidojas. Un nevis tāpēc, ka kāds grib sliktu, tāpēc, ka īsti nav pareizs atbildes. Un mēs aizgājām baigi dārgi. Jā, normāli. Tev varbūt ir kaut kāds tāds, turpinot šo mazliet gaišākās nokrāsās, kur varētu būt mums ikdienā kaut kādas tādas situācijas, kas ir kaut kāds tipisks rūpes, ko mēs varbūt, tā kā nepamanam, ko kāds cits tur dara mūsu labā. Kas ir tāds, tipiski tāds, gan jau ir kaut kas tāds. Principā viss, ko dara sievietes ikdienā. Sievietes ir lielākās rūpju veicējas. Ir pat termini, mēs to saucam par mīlestības darbiem, mēs to saucam par radniecības darbiem. Sievietes ir tās, kas, principā, uztur radnieciskās saites. Viņas ir tās, kas iesaiņo Ziemassvētkos dāvanas, viņas ir tās, kas piezvana savai vīra mātei vai vīra attālai tantei, lai pajautātu, kā viņai klājas.
Un tā tālāk un tā joprojām. Un par šo ir ārkārtīgi daudz, protams, feministiskās literatūras, kā sievietes izsēmta bijuši tās, kas nodarbojas ar ļoti nemanāmiem maziem rūpju darbiņiem, kas pareizībā uztur sociālās saites. Bet tam, protams, ir arī sekas, tāpēc, ka pētījumi rāda, piemēram, vecumdienās, ja sevišķi laulība ir šķirta un ir diezgan vēlu, teiksim, kungs ar kundzi izšķir savu laulību, vai, piemēram, kundze nomirst. Vīrieši vecumdienās jūtas daudz vientuļāk nekā sievietes. Tieši tāpēc, ka viņi kaut kādā mērā nav piedalījušies šajos mazajos rūpju darbiņos, kas uztur sociālās saites. Un viņi beigās ir bieži vien vientuļīgāki, jo sievietes nepārtraukti ir iesaistītas. Visi tie darbiņi ir, kas veido attiecības un uztur attiecību. Ir toši vien arī tam skaidrojums, kāpēc, ja? Spētīts, kāpēc tieši sievietes, kāpēc viņas to dara. Tāpēc, ka sievietēm, vīrietiem izsēns vairāk piedarējas no sevis tā publiskā vide un publiskais sektors. Viņš ir tas, kurš, mēs runājam par tradicionālām dzimtas lomām, viņš ir tas, kurš iet uz darbu, un tas, kurš nes mājās naudiņu, un tā tālāk. Un sievietē it kā paliek šī, ģimenes un pavarda uzturētājas loma. Tad tas ir kaut kas daudz, tas ir nav publisks, bet tā loma ir bijis, tev jāuztur ir tā uguntiņa tajā pavardā no serijas, vai ne? Un lielā mērā arī tad no tā izriet apmaksātie rūpju darbi, piemēram, vai tā ir auklīte bērnu dārzā, vai tā ir skolotāja, kas ir ļoti feminīns darbs arī Latvijā, vai tās ir aprūpētājs. Ir ļoti grūti atrast kaut kādos aprūpas centros vīriešus aprūpētājs, viņi ir ārkārtīgi maz. Proti, tas, ka mēs tādā personiskā dzīvē neieraugām, ka sievietes ir tās, kas dara visādus mazos rūpju darbiņus, tas pārnes patiesībā arī uz tā kā profesionālo vidi, tie ir viszemāk apmaksātie darbi, rūpju darbi. Tā kā... Nē, šis ir interesanti. Bet tas arī mainās ar sabiedrību, kad mainās, rietumu kultūru, viņa kļūst vairāk izlīdzinās no tādās, tad tas ir novērojams, ka tur ir mainās šī patērna. Tas, man ko var redzēt, ka mainās, teiksim, tradicionāls sieviešu pēdiņās profesijā ienāk vairāk vīriešu, ceļas algas. To var redzēt. Tā kā jā, bet tātad tas nozīmē, ka tik un tādam sieviešu darbam vērtība netiek piešķirta, bet vīrietis ir tas, kurš ienes vērtību. Jo vīrietis jau nevar darīt zem apmaksāt darbu. Es runāju par stereotipiem, ne? Bet kā tas ir, tā tīri, es nezinu, pētījumos vai, ja nav pētījumos, tad kāds ir tavs viedoklis, šī sieviešu radniecisko saišu darbiņš, viņš ir vairāk attīstījies evolucionāri vai kulturālā konteksta? Kulturāli, tikai, jā? Jā, interesanti. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Kā jūs to zināt? Tāpēc, ka pat bioloģiski, ja mēs aizējām atpakaļ uz veco diskusiju dabu vai kultūru, nature or nurture, tad arī bioloģiskie un evolucionārie antropologi norāda, ka nav tāda mātes instinkta, piemēram. Viņš dabiski viņa nav. Tas nav nekas bioloģisks. Tas arī ir jau kulturāli. Un turklāt ir sabiedrības, kurās tas ir daudz egalitārāk. Ko nozīmē egalitārāk? Vienlīdzīgāk. Okay. Kur nebūtu nav tā, ka sieviete ir tā, kas tur obligāti ir jāuzņems šie rūpju darbi. Jā, šis man liekas vispār ļoti aizraujoši, ka tādas lietas, ko mēs tā kā domājam, tas tā ir, jo tas tā ir, bet īstenībā tas ir vienkārši sociāls tāds konteksts, kas ir nemaz tik ļoti senā vēsturē. Jā, šis pilnīgi noteikti, jā. Man nelīmējas kopā arī, tas, ka nav mātes instinkti, bet tas nav saistīts tīri fizioloģiski, viens tā dziļi pasaulē, viņi arī tā kā piesaistīti pie mātes, Jā, no vienas puses, protams, mēs runājam par kaut kādām hormonālām izmaiņām, bet pētījumi rāda arī, ka vīrietim, bērniem ir hormonālas izmaiņas, un arī, mēs par vīriešu, par tēva instinktu mēs nerunājam. Un tad nākamais jautājums ir, vai
tas nenozīmē, ka māte nemīl savu bērnu, vai ne? Ja mēs runājam par tādu mātes instinktu, ka viņš ir sociāli konstruēts. Bet, protams, ka ir hormonāls izmaiņas. Cilvēks kļūst par vecāku, arī tēvam. Tikai tagad mēs sākam vairāk runāt, ka arī tēviem tas ir milzīgs notikums. Hei, man izrādās, arī tēviem ir milzīgs notikums. Viņam piedzimis bērns. Bet mēs tos rūpīgi jautājumus piesienām automātiski mātei, tāpēc, piemēram, ka viņa baro ar krūti, tāpēc viņa ir neatraujama, taksim, uz nākamajiem, nezinu, gadu vai pusotru, vai tāpēc, es tagad brutalizēju, bet tāpēc viņai arī piediena visi mājas darbi, viņai ir jābūt mājās, tāpēc, ka viņa baro ar krūti, vai ne? Tā kā, viņš tiek instrumentalizēts, teiksim, tas mātes instinkts, un es ļoti maz, un tas, protams, atstāja kaut kādu iespaidu arī uz tiem nabaga vīriešiem, par kuriem mēs daudz mazāk runājam, ko tas viņiem nozīmē, teiksim, kļūt par vecāku. Un arī dzīvnieku pasaulē, ļoti bieži, protams, piesauc dzīvnieku pasaulē, skaidrot kaut kādas cilvēku uzvedības, kas man atliek piesaukt pareizo dzīvnieku. Tieši tā, atliek piesaukt pareizo dzīvnieku. Un otrkārt, vispār iedomāties, ka tas, kas notiek dzīvnieku pasaulē, ir vienkārši pārceļams, tā kā cilvēku pasauli, tas ir otrs, ne? Bet kāpēc mēs runājam par imperatoru pingvīniem? Tur tēvs ir tas, kurš audzina, piemēram, mazuli, ja? Līdz ar to, kuru dzīvnieku, un vai tiešām mēs varam vienkārši paņemt citas sugas pārstāvi un vienkārši pārcelt viņu pieredzes uz... Un tas nenozīmē, ka nav kaut kādas evolucionāra psiholoģija ir bullshits, absolūti nē, kaut kāds. Es kādā jautājums, ko mēs, kādas secinājumus mēs no tā izdarām. Jā. Tā kā aizvirzoties no oriģinālās tēmas, bet es domāju, ka ir interesanti vienkārši šis jau, kas ir tāds runāt vispār kopumā par sabiedrību, kā mēs viens ar otru esam, angliski teikt, relational, tāds attiecību sasaistē. Vai antropologiem ir kaut kādas prognozes? Piemēram... Nē. Labi, pajautāt. Piemēram, tagad, kas tā jūt, ziņas vēlas, man ir mazliet grūtāk tā kā pateikt, kas notiek pasaulē, bet pēc tādas manas sajūtas ir tas, ka šobrīd tas, ka sievietes viņas gan strādā, gan viņām jātaisa bērni, kur Latvijas valsts saka, arī jāražo bērni, bet gribās strādāt un tā tālāk. Tā kā, kur šāds tas spiediens ved vispār sabiedrību kopumā? Kāds? Tie ir totalitārismi. Jūs pateikšu šoreiz, Nacionālā apvienība Latvijā. Visi viņu, un Imants Parādnieks, piemēram, kurš bija savulaik arī demogrāfisko lietu centru vadītājs, demogrāfisko lietu centru un vairs nepastāv, ne? Visu viņu retoriku par to, kā latvieši izmirst un par to, kā mums tagad ir strauji, vīriešiem sievietēm strauji jāsāk vairoties un dzemdēt, un Agnese Irbe ar visu savu telosu. Tas nav nekas jauns, ja mēs paskatāmies starpkara periodus. Viņi vienkārši ir brutāli paņēmuši to retoriku, kas bija starpkara periodā. Tad Ulmaņa laikos, kad Plauka un Zēle arī Eigēnekas idejas, piemēram, 2030. gados bija tāds institūts, Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūts, ko vadīja bioloģiskais antropologs un anatoms Jēkabs Prīmers. Un arī toreiz, 20. 30. gados, pēc Pirmā pasaules kara, ir ārkārtīgi lielas bažas par latviešu izmiršanu. Un es patieši aizvakar lasīju mājās šī Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūta tādu apkārtrakstu no 39. gada, kur ir uzskaitīts visas šausmas par to, kā latvieši izmirst. Vēl ir tāds teksts, ka ir ļoti mums jāpēta, kāda, piemēram, ir poļu, lietuviešu un arī latgaļu migrācijas ietekme uz latviešiem. Mums būtu jāpēta.
Un otrs, arī toreiz jau ir bāža par to, ka sievietēm pirmais bērns dzimst vēlu. Un Tas ir 20 gados droši vien. Nē, 27 apcirtu. Ir nopietni? Jā, 27. Wow, okay. Un arī toreiz jau ir bāža par to, ka jo inteliģentāk tā kā sabiedrības daļa, jo vēlāk piedzimst bērni un mazāk piedzimst bērni. Un kā viņš nosauca universitātes par... Doma bija tāda, ka universitātes principā ir tautas kapa vieta. Tāpēc, ka universitātēs nonāk sievietes un viņas mācās un viņas vairs negrib radīt bērnus. Ne? Līdz ar to, līdz ar tā retorika, kas ir mūsdienās, jātājums par to, kur tas noved, viņš jau nav nekas jauns, tas ir jau šis ir ļoti, principā copy-paste, paņemts un integrēts mūsdienās. Un jau toreiz Pauls Stradiņš, kurš bija arī Kāļu Ulmaņa tāds čoms, viņš to nosauc par bioloģisko krīzi, šo dzimstības rādītāju pasliktināšanos. Principā tāda reāla panika, viņi bija mēģinājuši rēķināt to, kā latviešu lejupslīde turpināsies līdz pat 2000. Gadām. Viņi bija veikuši aprēķinus. 30. gados līdz pat 2000. Gadām viņi bija aprēķinājuši, kā tu visi iet uz beigām. Viņi, protams, nevarēja paredzēt karu, viņi nevarēja paredzēt padomu laikus. Ne? Padomu laikos dzimstība kaut kā uz augšu, necevišķi 70. 80. gadi, kad ir vislielākā dzimstība. Lūk, tā kā jā, tas ir, manuprāt, cikliski. Un arī un attiecīgi arī tā sievietes instrumentalizācija par to, cik viņai bērni būtu jāražo, lai mēs varētu uzturēt savu Agnes Iras vārdiem runājot cilti, arī nav nekas jauns. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies uz 12. aprīlī Ungārijā ir prezidenta vēlēšanas, uzvarēs Viktors Orbāns, kā mēs to zinām. Un viņam ir ļoti līdzīga retorika. Arī šī bioloģiskā krīze, dzimstības lejupslīde, un viņš jau vairākus entos gadus mēģina atrisināt Ungārijas dzimstības krīzi, absolūti nesekmīgi. Viņš tur mēģinājis kaut kāds pabalstus, ievies nodokļu sistēmas atvieglojumus tiem, kam ir bērni, nodokļu palielināšana tiem, kam nav bērni, gejiem bērns, protams, nedrīkst būt un tā tālāk. Un tas viss ir rezultējies tieši ar neko. Jo iespējams, pavisam iespējams, cilvēki vienkārši negrib radīt bērnus totalitāros režīmos. Piemēram. Kāpēc antropoloģiski cilvēki grib radīt bērnus? Tas noteikti ir pētīts. Kur rodas šī vēlme? Kā jāapstūt? Nezinu. Varbūt tā nav tava joma, bet tā nav gan jau tas ir. Tā nav noteikti mana joma. Tur ir noteikti dažādi. Noteikti ir arī kaut kāds evolucionārais, bioloģiskais moments, pilnīgi noteikti. Ļoti daudz, domāju, izdara sociālās normas. Ir sevišķi sievietēm, kas ir tas, kā sievietei ir jābūt. Es domāju, tas izdara ļoti daudz un nepelnīgi maz tam tiek pievērst uzmanības, ar kādām idejām vispār jaunas meitenes uzaug. Mēs jau uzaugam, mums dod lēles bērnībā spēlēties, zīdāņu lēles mums dod bērnībā spēlēties, un mēs stumjam rāt. Man arī bija ratiņi bērnībā, ko es stumu. Man likās tas ritīgi forši. Tā kā tur noteikti ir arī šis vienkārši sociālais un kulturālais moments, ka tas ir tas, ko mēs darām. Un man liekas, ka daudz mazāk, un tad kaut kādā brīdī iespējams kāda sāk pārvērtēt, vai viņi vispār to grib. Vai varbūt viņi grib, bet viņi negrib to darīt šādā pasaulē, piemēram, vai konkrētā valstī, vai konkrētā politiskā režīmā. Bet noteikti tur arī ir kaut kāds bioloģiskais un evolucionārais moments, ka kaut kāda šī tieksme, tas vispār nav jāizslēdz, bet tur ir nenormāls kultūras un kaut kāds sociālo faktoru uzslāņojums arī, kurā brīdī mēs sākam gribēt, kurā brīdī mums sāk prasīt. Vai te par bērniem nedomās? Nē, jau tas... kādu dienu jau vajadzētu, jā.
Un jau tik pulkstens tikšķi, ja. Un tas ir ārkārtīgi liels, un lielākais, protams, ir sievietēm. Daudz mazāk uz vīriešiem. Jā, aizraujoši. Aizrunājām. Es atgriezīšos varbūt mazliet pie tā, ko mēs gribējām sasaistīt. Rūpes ar kopienu, kā rūpes formē kopienu, palīdz tai būt kopā. Tas ir kaut kādas savstarpējas rūpes un kaut kāda veida tāda rūpju transakcija varbūt, jā, lai tas viss turētos kopā. Man liekas, tas ir viens no tādiem centrālajiem aspektiem kopienā. Kādas ir? Pilnīgi noteikti. Man liekas, vispār kaut kādas kopienas ir ļoti interesanti pētīt arī domājot par valsti, tāpēc, ka tie bieži vien kaut kādi problēmas. Mums tagad sākās jauns projekts Rīgstaņu universitātē, kur mēs pētīsim Latgales tādu noturību, Latgales iedzīvotāju noturību, bet tieši caur, un tas projekts, kura mērā ir par valsti, cilvēku attiecībām par valsti, bet mēs iesim un pētīsim tieši kopienas, dažādas kopienas un dažādas nevalstiskās kā cilvēku organizējas bez valsts iesaistes. Un kā tas palīdz viņiem vispār, kā tas vispār veido šo Latgales izjūtu, ja cilvēki izjūt par to, ka viņi ir latgaļi, un arī šo noturību kaut kādu. Ceļuši ņemot vērā, ka viņi ir it kā nabadzīgākā, vēl pierobežas teritorija ar dažādām tautībām, dažādām valodām un tā tālāk. Līdz to, protams, ka kopienas jau tā arī rodas, ka ir varbūt kaut kāds mērķis un kaut kāds kopīgs intereses, bet tad iesaistās rūpju elementi. Man, piemēram, viena kolēģe Agnese, kas Somijā dzīvo, viņa pētīja tieši to pirkšanu Latvijā. Tātad pārtikas produktu tiešās pirkšanas tieši caur šo rūpju ētikas elementiem. Rūpējoties, tad tur rūpes vienam par otru, rūpes par savu veselību, rūpes par to mazo lauksaimnieku, rūpes par starpnieku, kurš pērk un pārdod, tad arī kā viņi viens otru tur, kurš kurā dienā izplata tos produktus, tad sakot, viņi uz visu to skatījās tieši savu šo rūpju ētikas prizmu, ka šī tiešā pirkšana pastāvē tikai un vienīgi tāpēc, ka tur ir cilvēki, kuriem rūp un kuri rūpējas. Līdz ar to noteikti kopienas, kaut kādas nevalstiskās organizācijas, pašdarbību, dažādi pulciņi cilvēku, amatieru, teātra grupiņas, tas viss ir par kaut kādiem rūpju elementiem. Un tās varbūt rūpes par kaut kādu kultūras tradīciju uzturēšanu, rūpes par kaut kādu konkrētu, jūs gribāt arī vērtību, ienešanu un uzturēšanu, un arī rūpes vienam par otru. Tur ir kaut kā, kopienā, sanāk, ka tur jābūt kaut kādai kolektīvajai rūpēji arī, vai ne? Tādai, jā, vai tas ir vienas vērtības, par ko visi rūpējas, vai tas ir viens mērķis, ir saglabāt kaut kādu kulturālu aspektu. Jā, kopiena vispār kā vārds, manuprāt, ir ļoti piesātināts. Mēs tāpēc arī, ja lieto vārdu kopiena, tas tiešām ir par kaut kādu grupu cilvēku, kuriem ir kaut kādas līdzīgas vērtības, vai kurus strādās kaut kādu vienotu mērķi vai vienotu vērtību, teiksim, attīstīšanu. Mēs varētu teikt, ka tā ir kopiena. Teiksim tā. Mums šeit ir arī mūsu mazā kafijas kopiena, kas nāk uz pasākumiem, kas nāk dzert mūsu kafiju, kas pasūta maratonu kraktus un neredzot dizainu vispār, viss kārtībā. Jā, tas nenoliedzams rūpju elements vienam par otru. Un ir tāds termins par, gan par kafēnīcām, gan par kaut kādiem droši vien krogiem, third space, ka tev ir, piemēram, tev ir tava darba vieta, tev ir tava mājas vieta, un tad ir third space, kas nav ne mājas, ne darbs, kas ir kaut kāda vieta, kur aiziet. Tāds drusiņ tā kā fenomens sanāk. Ir antropoloģisks skatījums arī uz šo, kas tas ir par procesu, kāpēc tā notiek, un kas ir tā vajadzība cilvēkam, ko viņš apmierina šādā vidē. Jo tur nav tikai kopiena, viņš var atnākt tā kā un nebūt kopienā, bet tā kā
tieši tāda telpā. sajūta, ko... Jā, telpā kā tādā gūst to, jā. Nu, man liekas, tas ir par, tur droši ir vairāk elementi, kas tur izpildās. Man liekas, tas ir par cilvēku dabisku sociālu vēlmi tīkloties un par kaut kādu sociālā kapitāla arī paplašināšanu. Sociālais kapitāls, tas ir... Sociālais kapitāls tas ir attiecība, kaut kāds kopums, kas tev ir... Tas ir attiecība kopums, kurš tev var noderēt, bet tas nenozīmē, ka tur ir aprēķins. Ir cilvēki, ir mums noteikti attiecības, kuras mums ir aprēķina attiecības. Man teiksim, lūk, ir otrdien jāiet uz Stradiņu universitāti tikties ar kaut kādiem onkologiem, tāpēc, lai es varētu veidot, iespējams, esam uzaicinās projektu uzrakstīt kopā, ja? Tur ir savs aprēķins. Bet sociālais kapitāls kopumā ir attiecības, kuras tātad mēs veidojam ārpus kaut kāda sava tuvā loka. Tur nav nekāda aprēķina, bet viņas mums personiski kaut kā, mums ir viņas vajadzīgas, mums viņas var noderēt. Un tas nenozīmē, ka viņas var noderēt, biznesa ideja, obligāti attīstīt, bet tie cilvēki, tie kaut kādi resursi. Tie iespējams ir cilvēki, kur, piemēram, es tagad zinu, ka jums tā ir forša vieta, es izdomāju, taisīt varbūt kaut kādu pasākumu, es zinu, ka tu te esi, un Mārtiņš te, un es ar jums varu sarunāt kaut kādu pasākumu kopā, ja? Tāpēc, ka es tevi pazīstu, tāpēc, ka mums ir kaut kādas attiecības ar tevi, vai, teiksim, cilvēkiem, kas šeit ir atnākuši. Es domāju, ka arī tās trešās vietas, tas ir par cilvēku vēlmi tīkloties, veidot. Mēs esam šausmīgi sociāli zvēriņi. Jā. Citādi antropoloģija nevarētu pastāvēt, mums nebūtu ko pētīt, ja mēs nebūtu sociāli zvēriņi, vai ne? Mēs esam ārkārtīgi sociāli zvēriņi. Es teiktu, ka arī viss ir par un ap attiecībām. Tā izkārtā arī attiecībām ar konkrētu telpu arī un vietu. Tā ir skaitā? Tā ir skaitā. Nevelti mums ir urbānā antropoloģija un vietas antropoloģija, kas tieši pēta cilvēku attiecības ar vietu. Līdz to mēs, protams, varētu arī runāt par to. Kapkultūru. Nenoliedzami, bet, teiksim, jūs gribam, mēs varētu runāt par to, kāpēc jums ir svarīgi, kaut ko darīt ar to blakus māju, vai ko jūs, kas par attiecībām ko jūs divatā, teiksim, attīstot šo telpu, darāt ar šo plašāko telpu, kas jums ir apkārt, vai ar randspilu, vai... Tad sanāk, ka tad, kad man ir sajūta, ka es gribu kaut ko ar kādu sabiedrīt, un es īsti nezinu, kāpēc es nosaucu, tas man sociālais kapitāls, un man viss ir optimēts. Kapitāls ir izklausās piļaus tā, neforši, kas uzreiz, kāpēc intereses ir... Bet, varbūt, mēs tā kā bišķi, man liekas, es tā jaušu, ka mēs tā kā bišķi kautrējamies, tā kā vai tik nesanāk aprēķins, vai ne, bet tā ir tāda, dabiska vēlme vienkārši būt kaut kāda veida saikne, ne? Tas jau nav slikti, vai ne? Nē, tas ir normāls. Kaut kas tas ir normāli, vai ne? Tas kāds kapitāls, bet tā izklausās, bet tas galīgi viņam nav nekādas konotācijas. Man nav tādas negatīvas, jā. Tā kā miedarbība. Tā ir miedarbība, jā. Un tā arī šeit, teiksim, jā, tā mēs esam miedarbība ar vietu. Jā. Kādas ir cilvēku darbības sekas, tad, kad viņš kaut ko dara konkrētajā vietā. Vienalga, vai tā ir kaut kāda lauka teritorija, ko viņš attīst, vai kur viņš pārvācas dzīvot, vai tas ir pilsētas laukums, kurā kaut kas notiek. Teiksim, ir brīnišķīgas etnogrāfijas, kas stāsta un pēta ielu tirgotājus, piemēram. Ko tas nozīmē? Vai teiksim, te, kad bija Parīzē bija olimpiskās vasaras spēles, jo tur bija tas milzīgais jautājums pacēlās. Viens ir tas, ko viņi izdarīja. Viņi izmet visu bezpajumtnieku laukā, kas bija vājprātīgi, ja? Tātad, kuri cilvēki ir vērtīgi, kuri nav vērtīgi. Mums noteikti olimpiskās spēles mēs izmetam laukā. Sastēdinam autobusos, vienkārši aizdam projām bezpajumtniekus, kuriem ir telšu pilsēta, kuri viņu mājas. Mēs vienkārši izmetam viņus laukā, jo viņi nesmuki, ja? Un otrs jautājums, ko gribēja aizvākt, ņemot vērā, ka sēnā bija paredzētas peldēšanas sacensības, gribēja novākt visus ielu tirgotājus, jo traucē un bīstami un tā tālāk. Ja? Un tur bija ļoti interesanti vērot, ka vietējā sabiedrība absolūti iestājās un protestēja, tāpēc, ka Parīze nevar būt Parīze, ja pie sēnas nav šo vietējo tirgotāju. Un beigās Makrons teica, viņam jāpaliek ir. Jā, bet tas ir arī par to, kas tad rada telpu,
Kas padara Parīzi par Parīzi? Jā. Šajā gadījumā, ne? Jā. Un tas nav, un tas ir arī par šīm attiecībām, tiem tirgotājiem, tā tirgotāja attiecības ar šo konkrēto vietu. Viņi veido to vietu. Tad attiecības veido arī to vietu. Ļoti interesanti, kā viss ir saistīts, vai ne? Tad cilvēki ar fiziskām vietām. Man liekas, kaut kas līdzīgs ir arī ar to, kāpēc cilvēki nāk uz kafejnīcu dzert kafiju. Šodien kafiju dzert mājās lētāk, Absolut. un arī nopirkt te un dzert mājās. Absolut. Un tad viņi nāk tā kā uz to rituālu. Bet mēs varam pajautāt, kāpēc Jā, mēs varam pajautāt, tā kā. Ja jums pajautāt, kāpēc jūs nākat dzert kafiju? Ko jums vajag? Jā. Kas ir, tā kā, varbūt tāds pirmais, kas nāk prātā? Laikam cilvēki. Tā enerģija, ko es laikam saņemu, tas ir tas kapitāls, jā, tas it kā ieguvums man, bet es saņemu prieku. Jā. Jā, tas, kad es staigāju pēc sev, es tam priecīgi, ka jā, ka es satiku cilvēks, ka es šeit ienācu. Un tā ir interesanti, ka ir tieši tā viena vieta, kur es nāku, un tieši šeit, un tā kā arī atgriežos, un arī pasākumi. Jā, kaut kā tā enerģija. Un tev šlā tā kafejnīca nevar pastāvēt, ja jūs nevarat. Jā, tas ir tieši tā. Jā, un un arī ir tā sajūta, ka man gribas nākt un atbalstīt jūs. Tas vēl, jā, tās rūpes, jā, tieši es domāju, kāpēc tieši šeit. Tāpēc, ka cilvēki man ir patīkami šie cilvēki, man gribas tās rūpes jums parūpēties par to, lai es kafiju nenopērku tikai automātā, bet es atnāku šeit, kur dzīvi cilvēki dara. Jā, turklāt jau vairāk šeit nāk, jo vairāk arī tās attiecības kļūt dziļākas ar šo vietu, ar cilvēkiem, savā starpā, ar jums visu. Un tā ir arī tā piederības izjūta, kur arī aug ar vien dziļāk un ritinās. Jā, piederība, man liekas, ir arī kaut kas, ko viens meklē. Un man pašai ļoti patīk arī kafejnīcas. Esmu kroga cilvēks, kā tu zini. Jā. Bet arī, un es arī daudz rakstu, piemēram, es lasu daudz krogos, un arī daudz rakstu, esmu daudz ko uzrakstījusi krogos, kur es iespējams pat ne ar vienu nesarunājos, bet man ir svarīgi atnākt uz turieni, paņemt to alu, apsēsties, un tā ļoti paši vērot cilvēkus. Man ir patiesīties, kāda ir miedarbība, un pat, ja es nevienu nesarunājos, es kļūstu par daļu no tās iestādes, no tā kroga, bet arī. Jā, lūk, valoda nav vienīgais, tā kā, kas mūs tur iesaist, vai ne? Absolūti, nē. Un arī par to miedarbu, ka es tur esmu, es esmu daļa, es kļūstu par daļu no šī kroga, piemēram, par daļu no tās kafejnīcas. Jums ir arī, varbūt, kas viņams? Es salīdzinu šošiem vērti šeit esmu, jo vienkārši nav ikdienā pa ceļam. Tas ir tas tāds, bet tad, kad es tā esmu, noteikti pirmais man nāca prātā tās rūpes, jā, vienkārši gribās atbalstīt tos vietējos uzņēmējus. Tas ir viens, otrs, man liekas, kafijas smarža ļoti vienkārši pierunā, nevar neienākt. Jā, tāds. Un es gribētu papildināt, manuprāt, piemēram, tā atšķirība veikalā nopirktē kafija, nav tāda kā personība. Kad tu nopērci kaut kur kādā kafīšopā kafiju, uzreiz tai kafijai parādās kāda personība noteikta. Šķiet, ka ļoti tas, kas parādās visā šajā sarunā, ka ir tik daudz to aspektu, par jebko, ko mēs runājam, viņš ir tik ļoti daudzšķautņains, un tu nevari tā, tikai paņemt tās rūpes nost, tur ir vēl viss tur emocionālā pasaule, fiziskā pasaule, un viss ir tik ļoti caurās, ka tik grūti izlēt, tāpēc ir grūti humanitārās zinātnēs kaut ko pētīt, tas ir stipri sarežģīti. Jā. Jā, vēl kādi jautājumi varbūt ir? Jā, man ir. Izkristalizēja, daudz maz, cik tur varēja apvērt, ko pēta antropoloģija. Kas ir cilvēks? Kāds liels jautājums?
Nu, taču jau ir arī definīcijas pieļāma, ne? Nu, kaut kā jau ir ielikts. Nu, Bet tieši sociāli? nu, kā jūs, kā antropoloģija, ko saka, kas ir cilvēks? Tas atcies, piemēram, sociāla būtne ļoti. Neapšaubāmi. Jā, vai ir? Es teiktu, ka nu, tieši sociāla antropologi teiktu, ka cilvēks, par cilvēku top caur sociālām attiecībām. Cilvēks nekad nepastāv izolēti. Bērns no neatkarīgi kādā ģimenē, kādos apstākļos, teiksim, zīdainis nonāk, viņš par cilvēku top caur. Pirmās lietas, ko viņš mācās, ir caur pieskārienu, caur to, kā pret viņu izturās, ko viņš redz, ko viņš neredz. To mēs esam absolūti neatraujami viens no otra. Un tāpēc man liekas, tur bija kaut kur tas jautājums kur bija runa par individualitāti un autonomiju. Man liekas, ka tas Rietuma Eiropas, kuram mēs piederām, un arī Ziemeļamerikas, teiksim, tāds ļoti neoliberālais skatījums uz cilvēku par to, kā mums jābūt ir ārkārtīgi neatkarīgiem un varošiem, patiesībā ir pretstatā tam, kādi cilvēki ir. Mēs nevaram būt pilnīgi neatkarīgi, jo mēs esam nesaraujami saistīti vienmēr ar citiem cilvēkiem. Pat visvientuļākais cilvēks, viņš arī ir veidojies kaut kādu attiecību rezultātā. Un man tas neoliberālais skatījums, kur tev vienalga pat, teiksim, cilvēku dzīves gājumā, kas nāk ar dažādu veidu izaicinājumiem un arī ar novecošanās procesiem. Un mēs turpinām sagaidīt, ka cilvēkam vienmēr jābūt ir varošam un neatkarīgam un pašam par sevi jāspēj vienmēr parūpēties. Tas ir tāds oksimorons, tas ir pretstatā tam. Un tāpēc, piemēram, ir citas kultūras, kur tas ir mazāk izteikti. Nu, teiksim, Āzijas valsts mēs parasti ņemam kā piemēru, kur cilvēks daudz vairāk sajūgts. Viņi par sevi pat runā, mēdz runāt kā kaut kādu neatraujamu elementu no citiem cilvēkiem. Nevis es, mana personība, es individuāls cilvēks pieņēmu, teiksim, šo lēmumu un tā tālāk. Bet tas ir daudz vairāk sasaistē ar citiem. Es varbūt gribu tev papildināt no tādas piedzīvojuma terapijas mūsu akadēmiskās puses, ka mēs skatām cilvēku vēl vispār tādā dabas kopumā. Kādreiz saka, ka tur cilvēks zaudējis tur saikni ar dabu. Viņš nevar zaudēt saikni ar dabu, mums jāelpo ir gaiss katru dienu, lai mēs tā kā spētu izdzīvot. Bet viņš ir traucēts šis savienojums. Tas, ka mēs viņu neapzināmies, ka mēs arī dzīvojam pilsētā, un tagad es aizbraukšu dabā. Bet daba jau ir arī šeit, daba ir arī pilsēta. Tas, kā mēs uztveram, tas ir tā paplašinot to, ko teici tu, tā, vēl to visu ietverot. Un, kas attiecās uz definīcijām, arī tādam lielam terminam kā daba arī nav definīcijas. Viņam vienkārši nav definīcijas, jo viņš ir pārāk liels un... Antropologi nokās ar kultūras definīciju. Mums ir gadu laikā bijuši ļoti daudz kultūras. Un tas vienmēr tas, ko pirmā gada antropologiem māca. Viņiem parāda vairākas definīcijas, ko nozīmē kultūra. Nepastāv man lūdzu, ko nozīmē kultūra. Es pat jau sen vairs nesaprotu, ko tas nozīmē. Tāpēc šis arī ir kultūra. Un mēs veidojam attiecībām kaut kāds kultūras elements. Un tad šis ir, man liekas, tas, kur varbūt pat valoda mūs ierobežo kaut kādā ziņā. Kaut ko mēs pat varam tā kā citādāk uztvert caur vienalga, caur ķermeņa valodu, ko mēs neapzināmies, caur kaut kādu enerģiju, vai visu to kopumu, kas to ietver. Un mums tā kā bišķi par īsu ar tiem vārdiem. Ielaicinājums. Ļoti eksistenciāli. Kā tagad saskaties ar mākslīgo intelektu? Ir šie novirzieni, vai veidojās jaunas antropoloģijas, vai var
ir potenciāls, ka varētu veidoties jauns novirziens, kas ir cilvēku attiecības ar mākslīgiem? Tas notiek, Jā, notiek. Jā. Jo, protams, ka 90. sāka attīstīties novirziens virtuālā antropoloģija, tad ar interneta ienākšanu. Un tad sākotnējais tas virziens, viņš fokusējās uz to, ka ir īstā dzīve, bet tā virtuālā dzīve, protams, tas jau sen vairs nav, tāpēc, ka virtuālā dzīve ir īstā dzīve, ne? Bet pilnīgi noteikti tas tagad aiziet tas nākamais, un tagad, man liekas, sprāpes laukā raksts pēc raksta arī dzēna par to, kā cilvēks miedarbojas ar mākslīgo intelektu. Bet viņš, protams, tikpat labi, viņš paiet apakšā zem kaut kādiem esošiem novirzieniem, piemēram, medicīnas antropoloģijā tagad sāk interesēties cilvēki meklēt padomus, ne? Pie katiņa. Jā, protams. Tieši labi, ne? Līdz to, ko tas nozīmē, kā mēs skatāmies uz savu veselību, ko tas nozīmē medicīnas veselības aprūpas nozarei, kad pacients ir jau pakonsultējies un augšu pielādējis savus analīzes rezultātus un saņēmis pirmos insights par to, kas ar viņu notiek. Līdz to tas ir vienkārši vēl viens kaut kāds jauns elements šajā nozarē. Tā kā pilnīgi noteikti būs, teiksim, kognitīvajā antropoloģijā, kas mēģinās, teiksim, vienkārši risināt cilvēku un AI attiecības, bet viņš arī, man tieši vien kolēģi tagad, viens students, medicīnas antropoloģijas kursā grib pirmo eseju rakstīt par to, kā cilvēki, teiksim, meklē padomus tieši veselības aprūpē. Un otrs puses arī, teiksim, mākslīgais intelekts, viņi arī grib strādāt pie tā, lai īpaši būstotu mākslīgo intelektu tieši konsultēt par veselības jautājumiem, lai, teiksim, analizēt kaut kādu informāciju, vai ne? Tā kā, tas kļūst par vēlēm būtisku tādu virzienu. Šis palīdz jums pašiem, antropologiem? Kādā ziņā? Saprast cilvēku? Jā. Process. Man liekas, ka viņam pietrūkst oriģinalitātes, lai viņš man palīdzētu šodien. Tāpēc, ka viņš balstās uz visu, ko mēs esam jau kā cilvēki izdomājuši. Līdz ar to, varbūt kādreiz, bet man liekas, ka šobrīd viņam ir pārāk maz oriģinalitātes, lai viņš man palīdzētu. Viņš man palīdzētu ar citos ikdienas darbos, bet ne saprast kaut ko par cilvēku pagaidām. Tikai tik daudz, kāpēc mēs pie viņa vēršamies, kāpēc mums tas ir svarīgs rīks. Jā. Tev ir varbūt noslēgumā kāda antropoloģijas fun facts. Anekdote, antropoloģija, tas tikai nekrologija, bet vienmēr ir anekdotes. Nē, tu jau izstāstīji vairākas lietas, kas ir tā kā, kas tas bija? Un ir ļoti daudz tāds kaut kā, kaut ko, tā kā, ko mēs in general domājam, ka tas tā ir, bet īstenībā tas tā galīgi nav. Šitā. Jā, bet īstenībā, vienalga, ja tev ienāc prātā, kas cits šauj ārā. Tas nebūs fun fact, bet jums nāk tā bezalkoholiskā vīna degustācija. Jā. Es jums veltīšu vārdus, ko man reiz teica viena kundzīte pansionātā. Viņa sauc, viņas pseidonības ir Rasmiņa. Rasmiņai bija 90 rastīti, kad mēs iepazināmies. Viņa bija tāda, pa laikam gribēja uzdancot, viņa sits pieķīt pie zemes un teica, vajadzētu šodien pasvinēt dzīvi, viņa man saka. Es saku, Rasmiņa, kā tu gribētu pasvinēt dzīvi? Viņa saka, gribētos kādu liķierīti iešaut, vai kādu konjekciju. Viņi jau nedrīkst, vai ne? Nedrīkst tur pansionātā. Drīkst, tās ir sliktākas robežas, tur, drīkst, tas nav cietums, ka ir pieauguši cilvēki. Es saku, ko tev atvest? Viņa saka, moku. Lai es atvedot viņai moku, es atvedu viņai moku. Un viņa, protams, tur izšāja kaut kās 2 mazos tos piņģerotus, un es pirmo reizi viņa izmet vienu, un saka tā man, mirsti dvēselīt, no es tevi slīcināšu. Mirsti dvēselīt, no es tevi slīcināšu. Es saku, un es pirmo reizi kaut kādu tādu teicienu dzirdēju, man viņš nenormāli vienkārši palicis prātā. Es saku, kurienes tas ir Rasmiņa? Viņš saka, kā, mēs kolhozā visu mūžu bija nostrādāti. Viņš saka, mēs kolhozā katru reizi, ka metām pa kaut kādām jubilējām vai ekskursijām, tā mēs vienmēr teicām, mirsti dvēselīt, no es tevi slīcināšu. Ar
ka jau ar bezalkoholisko vīnu arī var paslīcināt tvēselīt. Es nezinu, no kurienes tas teiciens, nu, kādas viņam ir tās, no kurienes viņš aug, bet man likās, tie brīnišķīgi, kas uzdrukāja sev uz kūdī. Tā kā paldies Rasmiņai par to. Jā, forši. Nu tā, labi, mēs varētu vēl ilgi runāt, bet es tā kā respektēju, ka tev jātiek mājās, un ir varbūt vēl kāds noslēguma jautājums. Man varbūt ir jautājumi vairāk vai domas par to, ka rūpes, sieviete un izdegšana, kur ir tā kaut kāda tā kā robeža, tik daudz, kas, un ko es tagad arī uzzināju par tiem visiem svētkiem, ko es nebiju aizdomājusies, ka to visu dara sievietes, un dāvana saiņošana, un visi tie mazie jautājumi. Nedarīs vairāk, jā? Jā, dalīsim. Nē, nu, kur ir tā kā, varbūt kaut kādi ieteikumi par tām emocijām, kas, lai tā kā neizdegt, jo tas ir ļoti daudz enerģijas tam visam, un kur ir tās rūpes, un kur pāriet jau uz to aprūpi, kaut gan, piemēram, man tas varbūt vairāk būtu aktuāli par bērniem, jo man ir 3 mazi bērni. Jā, un kur ir tas, ka es gribu rūpēties, bet tas pāriet jau uz tādu nogurumu, uz tādām tā kā jau vienkārši uz aprūpi, un varbūt ir kādi, nu tā kā no jūsu puses, kā tas vispār, nu, ne obligāti ieteikumi, bet vispār domas, kā tas vispār arī sociālā aprūpe, kas notiek pansionātos, jo es domāju, ka tur arī ļoti daudz aizmirstās tā kā par sevi. Jā. Nu, tā kā tas ir tas, kur ir tā kā robeža rūpes aprūpe, un es kā pirmā prioritāte, nu, neaizmirst arī par sevi. Nu, man liekas, ka es nezinu, es neesmu kvalificēts, es negribu kāds ieteikums, bet man liekas, ka tas lielais aspekts ir tas, ka un tas nenozīmē, ka vīrieši arī nerūpējas vai ka tur nav, bet ka tas sociāli vienmēr, tas spiediens vienmēr ir bijis uz sievietēm, un tas, protams, ir, un tie argumenti ir absurdi. Viņi parasti izriet no tā, ka sievietēm vienkārši dabiski labāk padodas rūpēties. Tā nav. Bet tas ir tas, kā šie argumenti tiek veidoti, ka sievietes ir dabiski emocionālākas un viņam vairāk patīk tāda mājas vide nekā vīriešiem, un attiecīgi viņām dabiski labāk sanāk parūpēties un atcerēties par dažādiem sīkumiem un pagatavot vakariņas katru dienu un tā tālāk. Mums tas nav dabiski. Tas ir... Uzkačāts. Tas ir vēsturiski, mizogīniski, seksistiski uzkačāts pieņēmums par to, ka sievietēm šis padodas daudz labāk. Vīrieši brīnišķīgi tiek galā šīm lietām. Viņiem nav mazāk prasmju, vai ne, to darīt. Man liekas, ka, jā, man nav ieteikums, arī es nevaru sniegt nekāds ieteikums, man vienkārši liekas, ka, un es to saku arī tā kā pats sev, pa laikam atgādinot, ka man nav bērnu, bet man arī ir tendence visu atcerēties, parūpēties. Tur ir sociāli ietekmēta. Absolūti, es esmu domesticēta, sociāli pieļaucēta. Es skuju kājas un man patīk parūpēties cilvēkiem. Tās ir sēks, un man liekas vienkārši pašam ik pa laikam sev ir jāatgādina. Un liekas, tāpēc arī sievietes mēdz uzņemties bieži vien par daudz, ja mums sajūta, un no mums to gaida. Mums sagaida, ka mēs parūpēsimies. Lai gan arī vīrieši var. Un varbūt vienkārši pašam ik pa laikam sev jāatgādina, ka tas ir kaut kāds sociāli vēsturiski konstruēta normu kopums, un tur arī tās izdegšanas bieži vien veidojas, ka gribas būt perfektai mammai un labai dzīves biedrai, ka
tad ir arī darbs un ir arī jāstrādā, un tur arī mums ir jābūt ir labā, man liekas, ka izdegšana, jā, tā ir tāds neizbēgams rezultāts tam, ja tiešām visu gribas. Pēc iespējas labāk. Es nezinu, vai tas palīdz, man liekas, tas ir tikai depresīvi. Es varu paturpināt tāds, tā kā, varbūt ne padoms tieši tev, bet, vispār tā kā... Es pat vairāk arī par to Olmi, ko jūs minējāt, ka ir tas, ka it kā ir jau jārūpējas, bet pats tu jau vairs, tā kā negribi, piemēram, bet tu saproti, ka vajag. Un tas ir vēl tā kā... Viens no tiem jautājumiem, ko tu vari darīt, ir vienkārši turpināt uzdot jautājumu, kāpēc? Kāpēc vajag? Vai tiešām vajag? Vai varbūt šajā gadījumā ir kaut kāds tev gadījums, kur tu vari nospraust robežu? Ja, ka tas ir, ja tā ir attālu radinieks, nevis tavs bērns, varbūt tu šajā gadījumā vari nesaņot to dāvanu. Tāda, jo atkal šīs lietas... Ja mēs neesam bezizmēru. Tas ir viens un otrs, bet šīs lietas galā viņas jārisina mums pašiem. Neviens mūsu vietā to nerisinās. Robeža ir jāliek tev pašai, laiks priekš sevis jādod tev pašai. Protams, tas ir atkal tā kā kopā ar pārējiem, kopā ar savu mazo ģimenes kopieniņu un tad tālāk lielāku kopieniņu. Starp citu, man liekas, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki netaisa bērns tik daudz, ir tas vispār in general, tas pārspīlētais individuālisms un kopienas trūkums, ka tu, tā kā man arī, kā sieviete, gribas vienkārši attīstīties, gribas darīt to, gribas darīt šito, un tad, tā kā būs tāda, būs jārūpējas un kā tad tas būs, jo tas joprojām sociāli ir, arī tā kā tiek sagaidīts. Tā kā tāda robežas un kopiena būtu tāds, kuras skatītos. Robežas tas ir skaidrs, bet, piemēram, arī kā piemērs ar Olmi bija. Tad tur jau nav tā kā tu robežu, tev vai ir jāiedod tableti, vai tā kā, un tur jau par robežām atkal neiet. Tu nevari teikt, ka viss mans robežs. Tad ir otrais jautājums ir kopiena, varbūt tajā otrdienas vakarā var kāds cits, ir jāatrod kāds cits, kas to izdarīs. Ja ir, ja nav, tad ir jāmeklē veids, kā par to samaksāt, kas to izdarīs. Jo es došu pienākumu, un pēdējos 2 gadus mums ir viens pētījums par cilvēkiem ar demenci. Un es intervēju gan primāros aprūpētājus, tad cilvēki, kas rūpēs par saviem radiniekiem, vienalga, tas ir vīrs, sieva, bieži vien vecāki, vai arī cilvēki, kur paši slimo ar demenci. No 24 intervijām ar primāriem aprūpētājiem, viens primārais aprūpētājs bija dēls. Pilnīgi vienmēr lielākoties primāri aprūpētāji ir sievietes. Protams, izņemot, ja sieva ir tā, kur ir demence, un vīrs, teiksim, ir. Teiksim, kur ir vecāki, vai krustmātes, vai vecvecāki. Viens gadījums bija, kur dēls bija primārais aprūpētājs un nevis, teiksim, viņa māsa, bet vēl tas visur vienmēr ir sievietes. Jautājums, kāpēc? Jautājums ir bezatbildes. Jautājums, jūs teicāt, ka jūs ar gados vecākiem cilvēkiem esat strādājuši. Man šobrīd tieši šeit Ventspilī ir tāda situācija, ka manai Olmai ir 90 gadi. Viņai vajag vienmēr braukt strādāt uz dārzu. Ir dzīvoklis Ventspilī un ārpus Ventspils ir dārza māja un dārzs. Bet vienmēr no dārza atbraucot ir problēmas ar sirdi. Un vienkārši ko jūs ieteiktu darīt, kad, lai pateiktu, ka varbūt to dārzu nevajag tik ļoti daudz, ka katru otro dienu braukt ar autobusu, iet kilometru līdz tiktu dārzā un tur ravēt kartupeļu vagas un stādīt puķis. Ļoti smags jautājums. Jo jautājums ir smags, jo gadiem jau mēģinam pārliecināt, šogad paliks tūlīt 90, un bez dārza nekādi nevar. Es teiktu, un varbūt jūs neteiktu, es teiktu, ka jājauj.
Es būtu, piemēram, šī situācijā es būtu viņas vietā, un, ja tu man neļautu, tas būtu vienkārši nekad savāk nomirst. Es domāju, ka es arī pievienojos. Jo mēs bieži vien tieši tā aiz tām, arī aiz lielām rūpēm, mums ir bādotams, ka cilvēkam uz sliktu un viņš nomirs, un mēs gribam viņu pasargāt. Man vectāvs arī 88 gados kāpa ķirsa zāģēt, es domāju, ak, Dievs, šeit nokritīs, drīz būs vienkārši slikti, vai ne? Bet viņam vajag to ķirsa zāģēt, jo man liekas, ka mēs, ka nevajag atņemt, jo tas ir par viņas autonomiju, tas ir par viņas pašnoteikšanos, tas viņai sagādā prieku pat tad, ja viņai ir sūdīga sirda pēc tām. Un mēs, ka un tas atkal par to vardarbības elementu, mēs, ka viens no trakākajiem variantiem, kas var notikt rūpējoties, ir, ka mēs ņemam nost cilvēkam iespēju būt viņam pašam. Piemēram, man arī pēdējos gados gāja pie saviem vecākiem, vecmām vienmēr gribēja pagatavot ēst, un viņiem, protams, ir grūti to izdarīt, viņai rokas sāp tā tālāk, kad es viņai ļāvu, tāpēc, ka viņa arī grib par mani parūpēties aizvien. Un jo viņi mazāk var izdarīt, ja mēs atņemam kaut kādas tās pēdējās lietas, kas padara viņus par viņiem, tad kurš no tā iegūst? Un iespējams, mana vecmāmiņa nomira ar sirdi kartupeļu vagā. Nopietni? Jā, viņa ravēja kartupeļus, un tur arī nokrita mums. Vai tā es tik? Un tas ir kā traki, man liekas, ka mums jo tas viena no trakām lietām, ko es redzu, ir sevišķi, ka cilvēkiem gados, ka ir tāds joks. Runājot teiksim par vecumdienām un par rūpēm, par gados vecākiem cilvēkiem, ka tad, kad mēs jautājam cilvēkam, kurš atved savu vecmāmiņu vai savu novecojošo vecāku uz pansionātu, kas ir vissvarīgākais viņiem pansionātā. Un vēl tas cilvēks saka drošība. Mēs gribam, lai viņi ir drošībā. Tad, kad šo jautājumu uzdod pieaugušiem bērnam vai pieaugušiem mazbērnam, kas ir tas, ko viņi gribētu, kad viņi būs veci, drošība nav vārds, ko viņi lieto. Viņi grib prieku, pašnoteikšanos, autonomiju, dzīvi. Bet mums automātiski šīs rūpes ir par otru, ka mēs gribam, lai drošībā. Vai ne? Mums, piemēram, šis par drošību ir aspekts tas, ka es pats dzīvoju, man ģimene dzīvo Liepājā, Oma dzīvo Ventspilī. Un šeit jau mēs arī dārzā dēļ drošības aspektiem ir 5 video kameras salikts. Un tas ir super. Uzlēdz Omei Garmin ar lokālu. Pilnīgi noteikti ir ko darīt, piemēram, ir tās, tās zvanu pogas vai kaut kādas ātrie zvani, vai, kas tādas lietas, jo visāds gadžetiņus var, bet atņemt darbību, kas viņai rada, kas ir par viņu, kā par cilvēku, nemaz man būtu nežēlīgi. Ar pogu viņa ne par ko viņai vajag, viņa vēl par etam Ventspils augstskolā savu matemātiku fiziku aiziet vieslekcijās pasniegt. Nopietni! Vēl tagad koledžā aizrāda, kā var nezināt sinusoīdu grafiku. Es neprasīšu. Kāds mums ir mazs samulētājs atnācis. Jā, man liekas, ka... Bet jā, tie ir tādi sarežģīti. Tie ir sarežģīti jautājumi. Bet dzīve jau nav vienkārši. Tas tā ir, jā. Bet man būtu jāļauj. Saprotu. Bet kameras un gadžeti ir laba lieta. Un ik pa laikam aizbraukt palīgā, pakaplēt arī labu lietu. Čau, kā sauc jaunāko dalībnieku? Raja. Raja? Tā, vēl kaut kas? Paldies, Anna. Paldies, Anna. Raģi ienāks jaunā acis būle, cilvēks pamodies. Jā.